Mēs esam atnākuši uz Rīgu dzīvot speciāli viņas dēļ, jo te ir tikai Rīgā speciālais dārziņš 204. ar redzes traucējumiem. Pats galvenais uzdevums ir, lai bērns sajūtas kā vesels bērns. Lai visas ikdienas lietas notiek tā kā visiem bērniem. Protams, tas nav viegli, lai viņa to pašu dakšu pati tur, lai viņa krūzi tur. Dārziņā to visu mācam, mājās arī mācam. Ir mums auklītes, kuri pavada ar Kseniju daudz laika, pastaigājas, paēt. Visas ikdienas lietas. Pats būtiskais, ko es gribēju pateikt, tas ir noteikti tādam bērnam ir jāapmeklē speciālos, piemēram, kā mums Latvijā Vaivari mēs braukām 1 reizi pusotra gadā. Uz Vaivariem tur ir fizioterapija, fizkultūra, logopēdi, ergoterapija, arī tiflopedagogs, baseini, burbuļvannas, tas viss bērnam patīk un, protams, palīdz. Noteikti jāiet uz dārziņu, ko mēs darām, specializēto.